Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stoller. Raidījumu atbalsta Ģiensirdīgai apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltica, La Telekom televīzija, ceļojumu aģentūra FTB Latvija. Labrītiņ, šo skaisto rītiņu, šo burvīgo rītiņu, no Mārtiņa rītiņu, no Vincenta un no vidusjūras Itālijā ārpus Ženovas, kur aug pasaules labākā bazilika, taisni te man aiz pleca tur augšā kalnā. Šī ir Pestos dzimtene. Čau! Čau! Čau, Mārtiņ! Martin, Ciao, Roberto. Paulo. Es jūs gribu iepazīstināt ar Paulo, īpašnieks no šī bazilika audzētavas, pasaules vislabākā bazilika. Un Roberto, kas ir pasaules labākais pesto taisītājs, kas izmanto šo te pašu baziliku un rīko pa visu pasauli pesto konkursus. So maybe you can show me. Vai varam sarunāt, ka vispirms jūs parādīsiet, kā audzē baziliku un tad kā taisa pesto? Show me how we make the pesto. Okay, sure. Kas te notiekās, paša pirmsākums ir sēklu sējiešana. Un te domā, kāpēc viņš ir zils, tā ir dabiski zilā krāsa, jo tās sēklas ir melnas. Viņam jāredz, kur viņš viņu sēj. Ja tuvplānā redzēt, mēs varam redzēt tad tā zilās sēklas šeit. Ja būtu melnas, viņas nemaz neredzētu. Un es tagad būšu profesionālais sējējs. Viņi tā izpir savu pirksim, es maz nejūtu, ka viņi man ir bijuši šeit. Tad tik viegli, viņi kaut kur pazuduši. Bazilika audzēšana ir ļoti nopietna pieeja šai ģimenei. Kā mēs redzam, te ir lielas aparatūras, un kas te dabīgā veidā ar koku, viņi uztur to temperatūru, it sevišķi ziemā, uz 23 grādiem. Un arī tas ūdens, kas tiek laistīts uz tās bazilikas, arī ir 23 grādi. 30 ir pa daudz, 19 pa maz, tad tā bazilika nav kāda viņai jābūt. Šeit mēs tagad redzam pēc stādīšanas, kā tā bazilika ir izaugusi pēc 4 dienām. Un tā ir tiešām laimīga, priecīga bazilika, jo paskatieties, kas te ir par skatu viņai. We are standing now here on very, very young basil. Yes. Very young. Te ir pavisam maziņi bazilika stādiņi. Kāda ir atšķirība starp šiem šajā pusē un tiem tajā? Tie izskatās atšķirīgi. Te ir 10-12 dienas jauni stādi, bet šie iesēti pirms 20 dienām. 20 days. 20 days. And tell me, your basil. Tavs baziliks ir pasaules slavens. Es gribu saprast, ar ko tas atšķirās no tā, ko audzē citās saimniecībās. There are 360 kind of basil. Pasaulē ir sastopami 360 bazilika veidi. Tikai 16 ir ēdami. Comestible. You can eat only 16. Only 16. Yes, only and the rest is poisonous? The rest is not eating. Pārējie ir indīgi? Nē, pārējos izmanto citiem nolūkiem – dekorēšanai un eļļas spiešanai. For extraction of oil. In these 16 kind, there are only one who is the... Savukārt no tiem 16 tikai vienu var uzskatīt par Dženovas baziliku. Tas ir īpašs, un mēs to arī audzējam īpaši. Šī audzēšanas sistēma ir ļoti īpaša. Kind of cultivation. And then we will
this system is very particular. Yeah. Why is your basil the best? The best. Kāpēc tavu baziliku uzskata par labāko? This particularly ambient. This particularly kind of basil. Šim bazilikam, ko audzējam īpašā veidā, piemīt unikāls aromāts, un tas ir bagāts ar ēteriskajām eļļām, kas nav citiem baziliku veidiem. And is very rich in certain oil, essential oil. Yes. That other basil. Citu baziliku aromātā var atpazīt citrona, piparmētras un lavandas smaržu. Šis smaržo tikai un vienīgi pēc bazilika. Tam nav citu aromātu piemaisījuma. Tikai tīrs bazilika aromāts. So there's nothing else Not inside. bitter, No other not flavor. bitter, Yes. Only basil, Only basil. pure basil. Yeah. And the leaf is Un arī lapas ir ļoti maigas, kas spiestā ļauj no tām izdabūt visu labumu. Taisot pesto? Jā, šo baziliku izmanto tikai pesto gatavošanai. produced only for the pesto. Only for pesto. So now we can have a look at the next stage. Yes, Yes. the next stage. Okay, we go. Like this, yes? We've come up one more stage further. Un cik vecs ir šīs baziliks? Šis ir 40 dienu vecs baziliks. 40 days. Giusto Paolo, una quarantina di giorni avrà questo qua? Questo ha sì 40 giorni. Quello che viene raccolto. 40 giorni. Tas nozīmē, ka ar 40 dienām pietiek. That's enough. Yes. I see they're picking them one. Es skatos, ka viņi lasa tās pa vienai. Vai vienā buntītē ir vienāds skaits? Jā, jo mums ir divu veidu buntītes. Decide this guy the measure because we have the name of Maceto, tajā ir 10 līdz 40 kātiņiem, bet to, kurā ir no 40 līdz 100 kātiņiem, saucam par bukē. From 40 to 100 are named the bouquet. A bouquet. Is a different. So Yes. 100 is one Yes, bouquet. yes. Yes. What is the season for the basil? When do you start growing? Here Kad ir bazilika sezona? Mēs baziliku audzējam visu cauru gadu, no janvāra līdz decembrim. because we have the serra Yes. is the kind to So January to December, yes, all yes. the time. All the time. All the time. The real use in Genova for the basil is the pesto. In the pesto. And yeah. the basil is not Dženovā baziliku izmanto tikai un vienīgi pesto gatavošanai. Baziliks nav tradicionāla šī apvidus virtuves sastāvdaļa, taču pēdējo 20 gadu laikā baziliks kļūst par vienu no galvenajām mūsu virtuves sastāvdaļām. the most famous course. herb ingredients of our cuisine. Yeah. Cuisine. Baziliku viņi lasa apmēram pēc 40 dienām, un ļoti būtiski 4 līdz 6 lapiņām. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viņš ir gatavs lasīšanai. Tagad otrs ir, ja tu viņu nolas un tu patur viņu leduskapī, viņš paliks vājāks un saldāks. Viņš mainīs savu garšu, jo viņam mitrums sāk pazust. Leduskapī viņš paliks vājāks. So katreiz viņu labāk ir tūlīt viņu izmantot. Šeit mēs tagad redzam, kā viņš tiek sapakots. Un šī, es zinu, šī te kaste, 6 tādas brauc uz Londonu, uz River Cafe. Tātad tas ir Londonas labākais itāļu restorāns. Šodienas datums. Wow, it's beautiful. Viņš ir iepakots tā, lai ārējais mitrums nevar tikt viņai klāt, bet iekšā viņš vēl turpināt dzīvot un elpot un pats saturēt savu mitrumu. Una cosa importante, perché questo basilico come noi raccogliamo noi, questo lavoro che si fa, basilico genovese DOP, ha questa particolarità, che la pianta è viva. Tādā veidā, ka viņš iepakots ar visām saknēm, ar zemi, viņš vēl dzīvo. Un šādā veidā viņu var uzturēt 6 dienas. Viņš nemainīs savu garšu no tā, ko es esmu pat noplūcis. Pēc 6 dienām viņš būs tas pats.
Ne tikai jūs skatāties, bet skatās te durvīs, te iekšā, kas te notiekās. Un pakladās, pasmaid. Tagad ar Roberto mēs taisīsim pesto. Te ir viņu paša restorāns. Voilà. Hei, Roberto. Šis raidījums saucās Mārtiņa meistarklase, bet šobrīd šī būs pesto meistarklase. Roberto, pirms sākam pastāsti, kas ir galvenās pesto sastāvdaļas. Of course, Basil, yes. Protams, baziliks, tad sāls, parmežāno riģiāno siers. Mēs lietojam 24 mēnešus noturētu sieru. Yes. Tad pikolīno siers, ciedru rieksti, ķiploki un augstākā labuma olīveļa no Ligūrijas. Tā ir ļoti maiga garša un kas nenomāks kopējo pesto garšu. Viena lieta trūkst – pipari. To nav Dženovas receptē. Nav piparu, nav čili, nav citrona. Tikai 7 sastāvdaļas. Jā, tikai šīs tradicionālās 7 sastāvdaļas. Un kā radies vārds pesto? No šīs tradicionālās pesto piestas? Tajā kopš senatnes taisa pesto. Mēs izmantosim tikai lapiņas. Kātiņos ir pārāk daudz šķiedras. Roberto, cik ilgi tava ģimene jau nodarbojas ar pesto taisīšanu? Pesto taisīja mana vecmāmiņa, mamma un tagad arī es. Tātad jau 3. paaudzē. Viņš liek viņu šķīvi, viņš neliek traukā iekšā. Vai ir kāda atšķirība starp decembrī un septembrī taisīto pesto? Septembrī taisītajam ir spēcīgāka garša un aromāts. Decembra baziliks ir labs, taču tas nav tik piesātināts kā šajā brīdī vāktais. Mēs nenomazgājām baziliku. Tas nav nepieciešams, jo tas ir ļoti rūpīgi vākts un iesaiņots. Tāpat kā pirmās tējas lapiņas. Liekam piestāt ciedru riekstu un ķiplokus. Stingras pesto taisīšanas sistēmas nav. Šī ir manējā. The right system to produce the pesto in the mortar. Tu domā par secību. Jā, tātad ciedru rieksti, 1,5 karotes, ķiploki, man tas ir vienkārši. Tavs spriedums ir labi? Jā, ir labi. Tagad izliekam riekstus un ķiplokus uz šķīvja. Es atklāšu vienu pasaules pesto taisīšanas čempionāta noslēpumu. Baziliks viens pats
piestā spiežas labāk. Turklāt pēc saspiestā bazilika daudzuma varēs noteikt, cik daudz būs jāpievieno pārējās sastāvdaļas. We can dose the quantity of garlic in the second time. We can add it as per preference, yes. And now, Saspiežam bazilika lapas. Vai vēlies apmainīties piestām? Jā, es gribētu to izbaudīt. Yes, I do. It's a heavy one. Ne tikai jūs skatāties, te skatās te durvīs, te iekšā, kas te notiekās. Patvadās, pasmaid. yes, sure. Perfect. Saki, labi vai perfekti? Labi. Nedomāju, ka pat manu varētu uzskatīt par perfektu. Also mine is, I don't know if Okay. perfect. Now, Parmigiano Reggiano. Parmigiano Reggiano siers. Parasti šādam daudzumam es lieku 2 karotes un 1 mazu karoti pekolīno siera. Parmigiano and 1 spoon, one small spoon of pecorino. Tad eļļa. Sākumā var arī bez. Or if you want, you can begin without. How do you know the proportions? This is Kā tu zini proporcijas? Tu neko nesver. Pieredze palīdz. you don't measure anything, you just approximately, yeah? Yes. Es noteiktam daudzumam bazilika pievienoju noteiktu daudzumu siera, eļļas, parmezāna vai pekolīnā, un es zinu, kāds būs rezultāts. This oil, this parmesan, this pecorino, and I know the effect. One of the Viens no iemesliem, kādēļ pesto kļūst tik populārs, ir tas, ka pesto ir ļoti viegli pagatavojams, un visas sastāvdaļas ir veselīgas. fresh ingredient and just other healthy ingredient because Does it- virgin oil, garlic also. It's all good. Pesto ir labs profilakses līdzeklis pret saukstēšanos vai gripu. Vai tu pesto ēd katru dienu? Yeah. So you eat pesto every day? You eat pesto every Katru dienu nē, bet vairākas reizes nedēļā gan. Some way in the week, Yes. sure. Uh-huh. Yes. Yeah. You have too much Par daudz ciploku, gan manējā, gan tavējā. Varam vēl pielikt pekolīno. pecorino also. Pekolīno siers nomāks ciploka garšu. Calm the garlic. Now I change Tagad es mainu priekšautu. And why are you changing the apron from green to red? Kāpēc tu maini no zaļa uz sarkanu? Sarkanais ir tiesneša priekšauts. the old pesto championship. Oh, so nobody else. Nevienam citam, tikai tiesnesim. Jā. You are prepared? Vai esi gatavs? Es lūdzu Dievu. I'm sorry. It's Te ir sanācis tradicionāls Dženovas pesto. Es teiktu pesto spēcīgiem vīriem. Someone say the pesto is for strong men. Uh-huh. And this is the pesto for strong people, not for strong men. You change apron. Okay. Which- Mainām priekšautus. That's right.
Atceries, ka es esmu pesto meistars. Struktūra ir pilnīgi citādāka nekā manējam. Šis ir pesto īstam gardēdim. This is for a real gourmand. Come here, Roberto. The pesto, you serve it here in the... Kā un ar ko tu savā restorānā pasniedz pesto? You serve. In Genoa there are different traditions. Dženovā ir dažādas pesto pasniegšanas tradīcijas. Šobrīd mēs pasniedzam pesto ar pastu. This kind of pasta with our mortar pesto. In Genoa we use the pesto for the pasta. Yes. But around the world now we're beginning also. Citviet pasaulē tagad arī Dženovā pesto sāk pasniegt kopā ar zivīm, ar baltajām zivīm, ar vārītām zivīm. Yes. With pesto are good. Is possible. In some countries. Dažās valstīs pesto pasniedz kopā ar burgeriem, pesto lietojot kečupa vai majonēzes vietā, kas arī nav slikti. Ir labi pesto pasniegt arī kopā ar tomātiem un mozzarellas sieru. Tas nav tradicionāli, bet kāpēc ne? With tomato and mozzarella. Yeah. No, it's not traditional. But Why not? Ar kazas sieru arī. goat cheese. cheese, I can see. Yeah, I see you make pesto. Es redzu, ka tu pesto liec mazās burciņās. Latvijā mazās burciņās mēs liekam store sikrus. Tas ir tev no manas zemes. Sturgeon caviar. For you, from my country. I hope maybe you will... Varbūt atklāsi ko jaunu un sāksi pasniegt pesto kopā ar melnajiem ikriem. Kāpēc ne? Merci. I want to thank you very much. Thank you very very much. Ja jūs esat palaiduši garām, kā pesto top, neuztraucaties. Pieslēdziet